Čau! Atbildi uz jautājumiem aplikācijā kolosāls jautājums par ūdeni. Veikalos pieejams dzeramais ūdens, avotūdens, minerālūdens, dažādas pakāpes, dažādiem pH, sportūdens ar papildinājumiem. Vasarā bija izteikti tūska minerālūdens, to pastiprināja sāļu daudzumu skatījos, tagad baidos no minerālūdens un sāļu daudzumu tajos. Vai ikdienā vispār ieteicams, nepieciešams dzert minerālūdeni, vai tas var kaitēt, vai tomēr varbūt papildina, piemēram, magnija rezerves un tā tālāk. Cik būtu optimāls minerālūdens daudzums? Vai ir ieteicams to dzert 1 līdz 2 litrus dienā, vai ir vērts tērēties ūdenim ar īpašu pH pakāpi? Pārsvarā izvēlos krānu ūdeni, mājās lietoju ūdens filtra krūzi, jo negaršo krānu ūdens, bet vai tad paliek kāda vērtība ūdenim, vai tad tādai ūdenim ir jābūt? Reizēm prasās, ko pamainīt pa ceļam, paņemt, bet izvēle ir milzīga. Šis ir foršs jautājums, jo praktiski primāri mums dienā ir jāuzņem apmēram 30 ml tīra ūdens bez nekā uz katru savu ķermeņa kilogramu. Līdz ar to, ja tavs svars ir 60 kg, gandrīz 2 litri ūdens ir tas, ko dienā vajadzētu izdzert. Tas būtu tīrs ūdens. Ja mēs runājam par minerālu ūdeni, kas ir ar sāļiem, praktiski nevajadzētu izdzert šos 2 litrus ūdeni ar sāļiem, jo kurā brīdī mēs izvēlamies sāļus. Mūsos iekšā arī ir sāļi, minerāli sāļi, magnijs, sāls un cita veida minerāli sāļu klātbūtne, kas ķermenim ir nepieciešama. Šādu ūdeni es ieteiktu izvēlēties karstā dienā, kad mēs pastiprināti svīstam, jo mēs atdodam šos sāļus. Šādu ūdeni es iesaku izvēlēties pie fiziskas slodzes, pēc fiziskas slodzes, lai arī atjaunot šo sāļu līmeni organismā. Tomēr tas ir papildus, tad, ja mēs redzam, ka mēs izsvīstam vairāk, ka mēs atdodam šos sāļus, bet to nevajadzētu primāri izvēlēties kā galveno ūdens uzņemšanu. Ja mēs runājam par sporta ūdeņiem, kas ir ar saldinātājiem, ar cukuru, tad, principā tā ir tāda kā limonāde. To dzert varbūt gluži es neieteiktu. Ja mēs gribam, teiksim, papildināt sevi ar cukura līmeni pēc fiziskas slodzes, tad labāk pie ūdens piespiest klāt, teiksim, pusi apelsīnu un uzņemt šo no dabīgiem cukuriem papildus C vitamīnu. Runājot par magniju, tieši tāpat tas ir minerāls sāls, kur ir vērtīgi uzņemt tātad pēc fiziskas slodzes. Ja arī diena ir bijusi intensīva, domāšanā ir bijis daudz arī stress, un mēs saprotam, ka tas ķermenis ir vājāks, piemēram, galvas arī jau ir dūle un sāp, tad arī šādu puslitra pudelīti, pieņemsim, ar minerālu sāļiem dienā mēs varam arī uzņemt. Ja, šos 500 ml, kas būtu tāda 1/4 daļa, kur mēs uzņemam papildus, kur mēs uzņemam nevis ar tīru ūdeni, bet ar šo minerālu ūdeni. Jautājums bija vēl par pH līmeni. pH līmeni ūdens, mūsu asinīs esošo pH līmeni noteikti nemainīs nekas, ko mēs iedzeram iekšā. Tajā gan naudu es neiesaku tērēt. Mūsu ķermenis nodrošina šo pH līmeni normās visos mūsu ķermenī esošajos šķidrumos, kas mums ir normas robežās. Nekāds ūdens ar pH līmeni to nespēs ne uzlabot, pamainīt un tā tālāk. Tā kā tur ir jānotiek kaut kam ļoti, ļoti ekstra. Un ir jābūt, ķermenis ir iespējams nav vesels, ja mainās tas pH līmenis asinīs un citos ķermeņā esošajos šķidrumos. Līdz ar to tur gan es iesaku naudu netērē, bet izvēlēs tīru, svaigu ūdeni. Pie intensīvākas slodzes, vai arī liekas, ka tiešām kaut ko gribās pamainīt, tad var nopirkt šo ūdeni ar minerālu sāļiem. Tas nedarīs pāri. Tomēr, tā kā tu saki, ja vasarā bija izveidojusies tūska un tev liekas, ka tas ir šīs sāls ietekmē, tad tik daudz šajā ūdenī tā sāls nevajadzētu būt, ka tu to esi izdzērusi ar ūdeni. Tomēr tiešām varbūt, ja tur ir bijis daudz šī ūdens un ir bijis karsta diena, tad tas kombinācijā iespējams ir aizturējis ūdeni. Tomēr mēs katrs esam ļoti, ļoti dažādi. Bet tādu 0,5 pudelīti dienā izdzert kaut ko pamainot, nevajadzētu būt, ka tas veidos tūsku vai iedos kaut ko par daudz. Tieši otrādi tas var palīdzēt gan nervu sistēmai, gan arī muskuļiem.